Jā. Es vēlētos dalīties pārdomās par dažiem gadījumiem, ko esmu piedzīvojis kā mācītājs. Pirmais piemērs. Man piezvanīja draugs un vecmāmiņa lūdzot, lai nokristīju viņas jaunāko mazmeiti. Laikam viņas meita ar ģimeni plānoja ierasties no Latvijas, lai apciemotu abus vecāku pārus, kas dzīvo Garazerā. Un viņi gribētu, lai es nokristīju viņu mazbērnu. Es nebiju neviena ģimenes locekļa mācītājs. Ko man vajadzēja atbildēt? Pirmais. Daži no jums zina, kā manu saklonēju reakciju ir, kāpēc ne? Jā, labprāt nokristīšu viņas mazmeitu. Vai otrā? Nē, diemžēl nevaru, jo neesmu ģimenes mācītājs. Vai trešais? Ko citu? Ko jūs sacāt? Parunās savas draugas mācītāju. Par daudz mācītāju, tā bija. Un ja viņš atļauj, ka es to daru, tad es to varu darīt. Tā bija. Bet, viņiem nav nekāda saistība ar nevienu draudzi nekur, vai ne? Tiem vecākiem un vecvecākiem. Vecāki bija Latvijā. Bet piederēja kādā baznīcā, ne? Jā, bija draudze Latvijā. Jā, bet nav šeit. Bet vecāki dzīvo šeit. Jā. Bet kāpēc viņi nenokristīja to bērnu Latvijā? Tas par dārgu. Viņi kā vecāki ir klāt. Es nesavēju to stāstu. Es grēkotu nokristīt. Es domāju, ja vecāki to bērnu vest uz baznīcu un arī paši tur iet, jo viņiem kristīgā ticība ir ļoti dziļa un nozīmē, un viņi vēlās to nokristīt šeit, tāpēc, ka vecvecāki ar to darīt. Ja viņi iet Latvijā un to turpina un dzīvo, jo ja kristībai ir segums Latvijā, es to darītu. Kas ir segums? Vienkārši, ja viņi to praktizētu, iesaistītos Latvijā draudzē un ietu, nevis tikai nokristītu to bērnu un Latvijā nekāda sakara ar baznīcu un reliģiju. Ja viņi to šeit nokristās un Latvijā tajā draudzē dzīvo un visu to piedzīvo, es viņu kristītu šeit. Es domāju, ka es viņu kristītu jebkurā gadījumā. Es domāju, ka es viņu tiešām kristītu, jo, teiksim, es neesmu tas tiesnesis, kas tad izšķirtu par to, vai tas segums ir vai nav, vai ne? Es, protams, gribētu, lai viņš ir. Es neapšaubām to mēģinātu kaut kādā veidā ar savu kaut kādu sarunu stimulēt, ja? Bet to pēdējo kaut kādu, es domāju, to lēmumu pieņemšanu, es domāju, noteikti būtu pozitīvi par to kristību. Un es vēl dzīvoju tādā vecā pārliecībā, kā mēs to iemācījāmies pirms 65 gadiem, ka tomēr kristība ir sakraments. Tas bērns varbūt nesaprot un nezin, kas notiek, ja viņš ir zīdainis, bet tā mēs tiekam uzņemt Kristu baznīcā. Kristus teica, ļaujiet, lai tie gamie nāk pie maniem un neaizliediet viņi. Es esmu runājis ar jauniem mācītājiem pēdējos 25 gados, kas to nedarītu, ja vecvecākiem nav nekādas saistības ar baznīcu. Viņš saka, tas sakraments ir, bet tas jāizpilda baznīcā un tā. Es tam nepiekrītu. Tas sakraments ir sakraments. Un vai tas bērns turpināsies, kad viņš pieaugs kristīgā ticībā? Tas ir jautājums, ko nevar atbildēt tādā brīdī, kad mēs to bērnu nokristījām. Kā ir daudz tie, ko mēs saucam par baznīcas pagāniem, kas bija nokristīti, un nākamo reizi, kad mēs viņus redzam, ir, kad daži draugi, ja ģimenes locekļi grib, lai mēs viņus abēdījam. Nē, kur tieši iesvētījums nāk? Varbūt arī ne. Varbūt ne.
Es saku, tas viss radikālais ir, jā, viņi tika nokristīti Luterāņu baznīcā, tā kā mācītāji apdomā. Ko es gribu teikt? Jā. Es vados pēc, man liekas, ka tā ir darba grāmatā, kur, kas tas bija, kas tu brauca pa ceļu, un tur viens cilvēks nāca pretīm, un viņš teica, ka viņš grib kristīties. Bībelē darba grāmatā. Apustuļu darbu. Jā, okay. Toreiz nebija ne baznīca, ne mācītāji. Un viņš nokristīja un uzņēma to savu ģimeni. Tur nebija nekāda priekšnoteikuma, ka viņš kristīja Dieva vārdā, un viņš tika uzņemts Dieva ģimenē. Tas, pēc ko es vados, es esmu kristījis cilvēku bērnus, kas ir nav draudzē. Jā, ja kāds, tas ir leduskapis. Es teicu, ka kāds netiek iekšā. Jā, es vien taču, ko tas ir. Netiek ārā, tu gribēji. Es noteikti, ja kāds ir draudzē, vai ne, es noteikti sazinātos daudz mācītāju, vai ne, un ja mācītājs nevar, tā ir cita lieta. Bet ja nav draudze, es esmu kristījis amerikāņus, es esmu kristījis baznīcā, es esmu kristījis dabā. Jo tas, es vados pēc tā, kas notika pirmā kristīgā baznīcā, vai ne, tas, no kurienes mēs nākam. Jā. Man tas stāv priekšā nākošu svētdienu. Man piezvana no Miami, un es esmu otrā krastā. Viņi būs klāt svētdien, un lai varētu nokristīt bērnu, viņi no Latvijas. Es prasu, vai viņi ir baznīcā, viņi Latvijā kādreiz ir gājuši, vai viņi šeit draudzē sastāv, nē, viņi nesastāv draudzē. Viņi ir nelegāli šeit Amerikā, un viņi daudz strādā, bet viņiem vēlēšanās ir nokristīt bērniem. Es prasu, vai krustvecāki, vai ne, kas būs, vai tie ir iesvētīti, vai tie ir draudzes locekļi un tā tālāk. Viens ir un otrs nav. Viņi saka, vai tad varētu iesvētīt arī to vienu krustvecāku pie viena tādā pašā. Es varu patraukt tevi? Jā. Es domāju, ja man būtu, tad es to iesvētību es nedarītu. To iesvētību es nedarītu. Bet kristību es darītu. Jā, Juri? Divas lietas. Pirmā, iesvētība ir baznīcas tradīcija. Jā. Kristība ir sakraments. Tieši tā. Es teiksim apparātos ar to, un ja viņš pietiekami zina, un viņš saka, jā, Jēzus ir mans pestītājs, es viņu nokristītu. Es nokristītu. Tas ir pieaugs. Jā, es viņu nokristītu, to pieaugušu arī. Iesvētīšana, pēc manām domām, tā ir tradīcija, tā nav tā svarīgākā lieta. Tas ir, it's a bureaucratic term. Bet mēs varētu ļaut Aivaram pabeigt. Jā, bet tas ir viss arī pašā ciklā, vai ne? Es gribu... Bet vai tu nokristī to pieaugušo? Nevis iesvētīt, bet vai viņš ir kristīts, bet viņš nav iesvētīts. Tagad tā. Viņi man piezvanīja nekādu mēnesi vairāk atpakaļ. Un kāpēc, es nezinu, kaut kā tas izplatījās, man Ziemassvētku dievkalpojumā ieradās 4 bērni no Latvijas, no The Keys, kas ir kāda 8 stundu brauciens no turienes, kur es esmu. Un viņiem radi atbraukoši no Latvijas, un tagad tādā kopībā viņi grib nokristīt tos bērnus. Un es teicu, tad, ja es vienmēr ar kūmām gribu satikties pirms kristībām un pārunāt un izskaidrot visu to atbildību un tā tālāk, lai viņi to galīgi saprot. Tas ir man iznāca tikai tad baznīcā, jo viņi nomaldījās braucot un mēs dabūjām pat gaidīt, kad sāk dievkalpojumu, jo vēl kristāmie nebija ieradušies un tā tālāk. Bet saprotot, ka viņi man labi, ka bija cellphone, man zvanīja, kā mēs atrodam to baznīcu un tā tālāk.
Bet es viņus nokristīju, un tagad šitas, vai ne viņiem ir tāda sakara, laikam tad acīm redzot šitie dzirdējuši, ka es tur arī Rietumu krastā kristu, un ka tagad brauc pie manis kristīties. Un es, ja viņš grib iesvētīties, es viņam minimums liktu, lūgti iemācīties tēvreizi un ticības apliecību no galvas, tikai tik daudz kā tādu. Un, ja viņš sastāvētu baznīcā, kur viņš turpinātu augt, tad es varbūt viņu arī iesvētītu, ja viņš solītos to darīt. Jo es nespēju viņu mācīt un tā tālāk. Kaut gan šodien ja es būtu viņus varējis, viņi man piezvanīja un man atstāja telefonu numuru, es tagad zvanu tur to numuru, their number's been disconnected. So es viņus nevaru, arī es ar viņiem neesmu runājis, un es faktiski nemaz nezinu, vai viņi svētdien būs vai nebūs. Jo pēdējā saruna bija, ka viņi būs. Bet tad tu to bērnu kristīti? Bērnu es kristīšu. Viņi nav tavā draudzē? Viņi nav manā draudzē, un es viņus nekad atkal vairāk neredzēšu. Bet man ir prieks, ka viņi grib kristīt. Man kaut kur tā apziņa ir nākusi, un to mēs nedrīkstam noraidīt. Okay. Ko es runāju par kristībām, ko es gribu pieminēt vienu. Nāca kārtīgi daudzas locekļi, kas regulāri nāk, vai ne, un tā viņas dēls, vai ne, mazbērni grib kristīt, vai ne, bet tā kuma ir jūda ticības. To mūsu mācītājs atteicās viņu kristīt, viņa nekristietē. Es neatteicos. Es nokristīju, jo viņa apsolījās, ka viņa palīdzēs audzināt to bērnu, bet tie vecākie kristieši. Teiksim, es nelūku to robežu, ka es nekristīšu, jo kuma ir citas ticības cilvēks. Okay, un tas ir pēdējais. Mana tēva māsa bija doktora, strādāja Newark State School, kas ir mentāls slimnīca. Bet tur no laika uz laiku piedzima bērni. Daudz no tiem bērniem ir interesanti, viņi bija atsūtīti uz to Newark State School, kad vecāki šķīrās Ņujorkā. Get rid of the kid. Un tad ir mazāk finansiāls problēmas tādā šķiršanas laikā. Un tā tie bērni palika uz visu dzīvi. Un ja kāds piedzima, un neviena ģimene viņam nebija, vienalga, kas viņa bija, mana tante ar pipeti viņus nokristīja un nevienam neteica. Ja tas vēlāk parādījās, ok. Bet viņi saka, viņi piepildīja savu sirdsapziņu, ka tas jaunais ienāca vienalga, kas viņam aizmugurē. Kā viņa tā māte vispār tika grūtības stāvoklī, ilgs gadu bija notikoši. Tas ir arī ļoti rājīgi. Bet viņi saka, viņus nokristīja ar pipetu un ūdeni un pareiziem formulas vārdiem. Un tas bija viņas noslēpums, ja kādreiz kāds parādījās. Viņi teica, ok, es jau to biju nokristīju. Citādi viņi to turēja pats pie sevi, un tā bija viņas laika cilvēka izpratne. Ka tomēr tas kristības sakraments ir tik svarīgs. Un, kā jau pēc Lutera formulas, katrs kristietis var nokristīt tādu kristīgā ticību. Vai musulmanis arī? Okay, the sacramental value is not dependent on the faith of the one administering.